Mēs kā Nacionālā informācijas aģentūra LETA Signet kapitāla tirgus aktivitātes barometrā skatījāmies tieši to sabiedrības tēmu aktualitāti. Paskatījāmies 6 tēmas, bet vairāk koncentrējāmies tieši uz obligācijām, kapitāla tirgu un kotāciju biržā. Kopējie secinājumi, kas mums radās, ir pirmkārt tas, ka šī runāšana par kapitāla tirgu ir bijis pietiekami ilgi, bet vienā brīdī, man liekas, ka jau ir beidzot sasniegts tas punkts, kā uzsilšanas fāze, pēc kuras ar lielu ticamību jau sāk notikt aktīvākas darbības. Un man liekas, ka ir labi, ka arī Signet banka jau arī palīdz reāli uzņēmumiem, jo, manuprāt, diezgan daudz uzņēmumu beidzot ir sasnieguši šo fāzi, ka viņi grib arī iet tajā tirgu. Viens no pārsteigumiem man bija, ka mums liekas, ka ir tikai kaut kādas skaļās lietas, skaļās tēmas, bet paņemot nost dažas skaļās tēmas, es ieraudzīju, ka faktiski visu laiku tur notiek dažādi notikumi, ļoti daudz emitentu, gan biržas, gan citu tirgu dalībnieku. Līdz ar to tā dzīvība tur notiek. Un man liekas, ka tas nākamais, kas būs, ko mēs skatīsimies arī tālāk, kā arī iespējams lielo uzņēmumu iziešana biržā ietekmēs arī pārējo tirgu. Tā kā daudz interesantu lietu, ko pētīt mums arī nākamajos gados.